Labdien, dāmas un kungi! Mēs joprojām esam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma skolēni. Nu jau jūs mūs pazīstat un zināt, ka pārsvarā visi esam no 2. kursa, ieskaitot dažus pirmkursniekus un pārīti ar spicējiem no 3. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums ir skola, kurā mācās tie, kas grib un var. Tieši tāpēc droši varam teikt, mēs esam labākie, jo tikai labākie paralēli mācībām atrod laiku un spēku izveidot paši savu televīzijas šovu. Un šī ir mūsu lielā diena. Šis ir fināls. Sveicināti finālā! Finālā sacensties 3 komandas, kuras uzvarēja katra savā kārtā. Šī būs nežēlīga spēle, lai izcīnītu uzvaru un pierādītu, kurš RMMT kurs ir stiprākais, saliedētākais, izturīgākais un veiksmīgākais. Tāpēc ieņemiet savas vietas, piesprādzējieties, mēs sākam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 1. un pagaidām vienīgās erudīcijas spēles kursu kari 2. sezonas finālu. Mēs esam pirmais skaņa operatora kurs, jeb MS11. Un mēs vēlamies piedalīties šajos kursu karos. Jūs varbūt domāsiet, ar ko mūsu kurs ir tik īpašs no pārējiem? Un šo jautājumu es ļoti viegli varu atbildēt. Mūsu kursā ir reperis Sivmanī. Kā arī mums ir dažādi beatmakeri, producenti, vai arī vienkārši cilvēks nodarbojas mūzikā, piemēram, Kristers ar ģitāru, vai Kostriks ar klavierēm un saksofonu. Vai vienkārši labi cilvēki, kas dara vienkārši savu šteli un pavada labi laiku. Kā arī mums ir ļoti dažādas dzīvu pieredzes, tāpēc mēs domājam, ka mēs šajos kursu karos spētu sev ļoti labi parādīt. Paldies par uzmanību! Kā jūs jūtaties? Labi. Ļoti. Gatavi uzvarēt. Kā jūsuprāt, kurš ir tāds gudrākais no jūsu vidus katrai komandai? Es. Sauc Adrians, un es esmu no KK21. Mani sauc Linārds, un es esmu no KK11. Mani sauc Rīgas Dečeks, no KK12. Mēs esam labākie, jo kopdarbā ir vislielākais spēks. Tieši tā, uzvara. Tieši tā. Vai jūs ticat, ka jūs vinēsiet? Jā. Sveiki! Mēs esam M21, un mēs esam labākais kursu skolā, jo mēs esam radoši, jautri, gudri un labākie fotogrāfi. Tad jau mēs varam sākt ar pirmo spēli, kas ir Tauta runā. Tātad jums būs kopā 7 jautājumi. Šos jautājumus mēs esam uzdevuši 100 respondentiem, un mēs paņēmuši esam 5 populārākās atbildes. Jums ir jāuzmin tās 5 populārākās atbildes. Jums ir papīra lapas priekšā un marķieri. Jums ir dota 1 minūte, lai apspriesties un sadomāt visu pierakstīt. Pēc 1 minūtes atskaites noliekam rakstām piedarumus un sāksim skatīties jūsu atbildes. Tātad, pirmais jautājums. Kurš, tavuprāt, ir Latvijā populārākais vīriešu vārds? Sākam. Jānis. Juris? Viņu ir daudz jūs. Mārtiņš. Toms. Un Kristaps. Žēl, ka nav Toms. No sākuma uzraksti visas. Jums ir 30 sekundes. Es zinu 3 markus. Es zinu, kāds 20 mārus. Sandrs zinu. Kristaps. 15 atlikuši. Tas Matijas nedrīkst. Ne, bet tur jau Paņem kuru vietā. Nē. Laiks ir beidzies. Apskatīsim atbildes. Sāksim ar MF21. Kādas ir jūsu atbildes? Mūsu atbildes ir Jānis, Daniels, Markus, Toms un Kristaps.
Tad mums pirmajā vietā ir Jānis, tad ir Māris, tad ir Andris, Kristers un Juris. Un mēs atbildējam Jānis, Raivis, Emīls, Mārtiņš un Kristaps. Paldies. Tātad nākošais jautājums. Kurš Latvijā ir populārākais mājdzīvnieks? Laiks sākās. Ātri. Kaķis. Suns. Viņa visu Jāņus uzvarēja. Zīves. Jūras ūciņu. Bīsta. Zīves. Tad es vienkārši rādzīmē. Aha, gudri. Zaķi. Jāsako tam brīdzi. Pazīst kāda trušiem? Jā, lauķos. Pagaid. Zivs. Mājdzīvnieks. Būs jau nav mājdzīvnieks. Bet trusis Jā, kāda mājās akvārijā būt. Laiks ir beidzies. Tātad apskatīsim atbildes. MF 21. Mēs domājam, ka būs suns, kaķis, kāmis, papagails un zivs. Mums ir kaķis, suns, zivis, kāmis un papagails. Mums ir kaķis, suns, jūras cūciņi, papagails un zivs. Ok. Visiem līdzīgi tādi plus mīnus. Varam turpināties uz nākošo jautājumu. Kurš pasaka varonis tu vēlētos būt? Brīdīt. Laiks sākās. Kurš pasaka varonis? Latvieši. Pasaku. Supermet. Ja kāds pasaka varonis? Pasaku varonis. Sniega baltīte. Tā nav pasaka. Vienalga. Sniega baltīte. Lai paliek vienalga. Kurš grib būt? Ja latviešiem pasaka. Vai viņi meklēt? Kādas pasakas mēs? Kādas pasakas mēs zinām? Sniega baltīte kaut kāda. Kaut ko domāju vēl. Ne, bet šitie Latvijas. 30 sekundes. 30 sekundes. Rakst sniega baltīte. Kāds princes par bāru? Tālums saurātājs. Kaut ko. Tu tā domā? Kaut ko vēl rakstam. Oi, labi, jā. Ok, nē, mēs pamulojam. Atceramies bērnību. Sarkangalvīte. Laiks ir beidzies. Noliekam rakstām piedarums. MF 21. Mēs izdomājām Batmans, princese un zirnekļu cilvēks. Batmans pasaku varonis. Nu, tur arī laikam zinīt cilvēks parādās. Ak, mūsdienu jaunatne. Mēs izdomājam Sprīdīts, Vāršplēs, Sniegbaltīte, Sarkangalvīte un Batmans. Mums būs sarkangalvīte, Sprīdīts un Sniegbaltīte. Labi. Tātad nākošais jautājums. Ja tev būtu iespēja apēst jebko, kas būtu tas, ko tu apēstu? Pīca. Laiks sākās. Saldējums, jā, pīca. Saldējums. Saldējums sākās. Ja tev būtu iespēja apēst. Pieminēja. Tas varētu. Labi. Ziepes. Burgers. Man negaršo. Burgers. Bet tu gribētu burgeri teikt? Sulīgi burgeri. Gribētu teikt? Jā, tālāk. Kartupeļi. Pasīs Latvijas. Vienkārši kartupeļi. Rosols. Rosols. Gaļas karpa. Latviešiem beigās nepatīk. Kartupeļi rīķīšiem. Rosols. Laiks ir beidzies. Tātad, kā jums šķiet MF 21? Kebabs, šokolāde, pīca, kartupeļs un saldējumi. Mums būtu saldējums, pica, burgers, rosols un kebabs. Un mums būtu saldējums, pelmeņi, burgers, kartupeļi un augstā zupa.
Augstā zupa. Nu? Garšo augstā zupa, jā? Man patīk jūsu skaidrā domāšana. Es tik zināju, ka tā... Ko? Metālam prasīsās. Tātad, nākošais jautājums. Kurai Latvijas slavenībai tu gribētu līdzināties? Laiks ir sācies. Lauris Reiniks, Samata Tīna. Jā. Nevienam. Kā var šito izmantot rakstā? Lauris Reiniks. Lauris Reiniks. Latviešu slavenība. Šilovs. Tas ir pirmajā lietā. Mairis Briedis. Bermud 200. Nē, nav Mairis. Raksts savienība. Tagad jau visi grib Donam līdzināties. Donam? Vai jā? Tu vēlies līdzināties Donam? Es taču nē, bet es pieņemu, ka visi džeki gan. Bermud 200. Bet mums nav laika. Edgars Kevičs. Edgars Kevičs. Kas ļoti šaubos? Kas? Es atceros. Jā. Mūziķis. Ko vēl? To es nezināju. Vai ir Vīts Raiberg? Markus Rība. Markus Rība. Es nepaspēsim neko vairāk. Jums laiks ir beidzies. Noliekam rakstām piedarums. Sākam atbildes no jūsu gala. Porziņš, Šilovs, Niklaus, Evelīna Pārkere un Lauris Reiniks. Mūsu Kārlis Ulmans, Lauris Reiniks, Kristaps Porziņš, Mairis Briedis un Rinkevičs. Mums ir Samata Tīna, Lauris Reiniks, Mairis Briedis, Edgars Rinkevičs un Markus Rība. Labi, apskatām pareizās atbildes. Laurim Rēnikam, Rodžoržam Siksnam, Krivenčī, Kristupam Porziņam un dažiem arī nevienam. Neinteresē latviešu. Dosimies uz nākošo jautājumu. Kāds apavu veids, tavuprāt, ir visērtākais? Čības Kāds apavu veids? Slipflops. Apavu veids? Nevis brēns. Rakstī. Tas nav kārtīgi jautājums. Iešķūčītas. Tie paši. Kedas. Iešķūcenes. Iešķūcenes tas pats Čības. Jordan, jā. Nē, telpo. Iešķūcenes tas pats, ka Čības. Ja kāds viņas paņem. Iešķūcenes. Liekas pēc. Tas pats. Rakstī. Pirmas tik nošaušos. Jā, tas raksts ar saburtu. 5 sekundes pārdomē. Nē, lai paliek. Laiks ir beidzies. Skatāmies atbildes. MF21. Bots, krokši, kedas, čības un nekas. Kāda ir atšķirība starp kedām un botām un krokšiem un čībām? Nu, atšķirība ir milzīga. Domā? Mums ir krokši, kedas, flip-flopi, Jordani un gumijas zābaki. Un mums ir čības, krokši, bez apaviem, kedas un zandals. Un šīs spēles pēdējais jautājums. Kurš, tavuprāt, ir gudrākais cilvēks Latvijā? Sākam laiku atskaiti. Es 5 gudrākos cilvēkus. Edgars Rinkevičs. Šiem būs interesants atbildes. Viņiem jābūt radošiem. Radoši. Ir jādomā kā RMT skolēnam. RMT vairāk nekā izglītība. Kas sauc to čeku, kas vēl ir savu gudrāks? Rinkevičs. Toms Grēviņš. Toms Brīcis ir baigi gudrs. Porziņš gudrāks. Tu domā, ka Porziņš ir baigi gudrs? Muļķi jau miljonus nepelna. Tiesa. Paši. Paši? Raksta paši. Pats paši. Ne vienkārši paši. Es pats. Viņi ir strādām. Stāv kājās. Toms Brīcis. Laiks ir beidzies.
Noliekam rakstām piedarums. Tātad MF21, kādas būtu jūsu atbildes? Es teiksim, Roberts Ķipurs, es, Rinkēvičs, Ulmans un neviens. Mums ir Kārlis Ulmanis, Edgars Rinkēvičs, Barons un Vaire Frīdberga. Vaire Frīdberga. Prezidenta. Jā. Un mums ir Edgars Rinkēvičs, Roberts Ķipurs, Toms Grēviņš, es pats un Toms Brits. Tātad šī spēle ir noslēgusies, un mēs tūlīt dosimies uz nākošo. Spēle Skaties nu. Finālistiem būs iespēja redzēt 3 videoklipus, kuri katrs ilgs 20 sekundes. Pirmajās 20 sekundēs būs 5 video, otrajās 20 sekundēs būs 10 video, un trešajās 20 sekundēs būs 15 video. Jūsu mērķis ir katrās tajās 20 sekundēs piefiksēt maksimāli daudz video, kas ir ielikti tur. Jums būs jāpieraksta viņi, vai atslēgas vārti jāpieraksta, lai mēs varētu zināt, vai jūs esat piefiksējuši to video vai nē. Komandas saņem 10 punktus par katru video, un tātad, attiecīgi, pirmajā klipā iespējams saņemt 50 punktus, otrajā 100 un trešajā 150. Toties, jūs nedrīkstat rakstīt uz lapām līdz video beigām. Vai esam gatavi? Skatīties pirmo video? Nu tad aiziet. Sit down and ship and kask. Tagad pīpējam, bet mēs nepīpējam. Gruzīnu kino režisors un scenārists Georgijs Danielija. Daudz brauc, tak daudz brauc, pa ceļu un satiek dinozauru. Tātad pirmais 20 sekundžu video ir noslēdzies. Jūs varat pierakstīt savas atbildes. Jums 30 sekundes. Aiziet. Es nezinu, trešo rakstu uzreiz RMMT, minūti bez pīpēšanas. Ceturtais laika ziņas. Mums ir kaut kāds pareizās atbildes, ko parādīt? Panorāma. Traktors brauc un satiek dinozauru. Vai tas ir viss, ko tu atceries? Nē, es atceros vēl onkulīti, kurš teica, sit down. Onkulīti? Tas bija Valters Krauze. Tur bija uzstāšanās. Laiks ir beidzies. MF21, kādas būs jūsu atbildes? Valters Krauze, Hugo Traktors, meitene no skaņotājiem. Jā. Mums būs traktors, pīpējam, nepīpējam un parunām. Mums ir Valters, mūzikas video, RMMT minūte bez pīpēšanas, panorāma un Hugo Traktors. Jums ir visas 5 piefiksēts. Maleči. Kā bija pirmajās video? Bija grūti? Nedaudz. Piefiksēt. Un tad mēs jūs sarežģīsim ar 10 video jau 20 sekundēs. Skatāmies. Izklausās diezgan stulbi. Šī trendā bija teikt, jau lej low bišķi. Es saņēmu apkuras rēķinu. Skrienu. Esiet sveicināti mūsu ekstrasensu raidījumā. Gundar, man ir prieks, ka tu esi šeit. Strādā, tev strādā, jā. Kokteilīts viens kurants. Jums ir 30 sekundes vēl projām. Droši raksta. Es nezinu vienalga kāda sacība. Izskatīju. Dziesmas svētki. Reiniks skrien vēl. Reiniks skrien. Vienalga. Tev ir atbildes, jā. Jo man nav otrā video. Dziesmas svētki. Tu gribi pierakstīt. Piefiksēt? Jā, jo man atmiņas. Tur tie arī mācīs. Jā, Vanaks. Ir jau Valters uzrakstīts. Nā, nav. Uzrakstīt. Valters. Jānis. Laiks ir beidzies.
Yes. Cik paspējām, liekam nost. Tagad MF21 dodat savas atbildes tikai lēnām, lai mēs paši arī varam paspēt piefiksēt. Ozols, Mārtiņš Vanaks, Dziesmu svētki, Ekstrasensija un Laurēņa Gadēja. Mums ir apkursēķins, skriena vēl, Dziesmu svētki un Mārtiņš Vanaks. Mums ir mašīna, intervija, Dziesmu svētki, Mārtiņš Vanaks, Valters Krause, Skutels un Kaspars Kambal. Šīreiz bija sarežģītāk, vai ne? Nu, vēlamies jums paziņot, ka tagad būs mazliet vēl sarežģītāk. Skatāmies! Nepietiek ar kaut kādiem viģikiem. Kas būtu Latvija? Apskats noteikti vasarā. Cilvēkiem, par ko viņi ļoti rūpējās. Mēs tikāmies pirms mēneša. I'm very pleased. Ko es dzirdu? Dumji draugi. Kad es varu braukt pakaļ naudā? Es, короче, легенда. Laika atskaita sākās tagad. Kas tie pa viģikiem? Tur ir prātā. Ceru, ka Adriana paspēt piefiksēt, jo es nevarēšu. Es nepaspēšu. Degpunkts. Jā. Reklāmā. Šis bija nereāli. Es vispār neko neatceros. Es sunīšu atceros. Jā, bija sunīši. Mēs noteikti zaudētu šajā uzdevumā. 100%. 360. Viņi apstājās uzdevumu, lai viņi dot ap vispār. Ugunsgrēks. Laikams bija pirms idejā. Nepietiek. Nebija Kolkumelan bija beigās. Tas nebija. 5 sekundes. Amerikā Got Talent, kas dega. Laiks ir beidzies. Kādas būs jūsu atbildes? Degpunkts, ugunsgrēks, 2 dumji draugi, skaņotāja Ginta. Mums būs Degpunkts, Kokomelon, Haralds, video, pipēt, un naudas nav. Mums bija intervija, Kūts video, Degpunktā, 360, ugunsgrēka reklāma, Kolkumelan un Džeks, kas dejo no Amerikā Got Talents. Labi, malači. Un sunīšus neviens neatcerējās. Jā, bet skaņotājiem vispār iet ļoti labi. Viņi visu laiku atbild pareizi. Šī spēle laikam ir noslēgusies. Kā jums liekas, cik labi jums veicās? Diezgan labi. Normāli. Mēs esam nonākuši 3. spēlē – teikas un mīti. Šajā spēlē ir 5 uzdevumi. Mēs jums teiksim RMMT mītus, un jums būs jāuzmin pareizā mīta atbilde. Jums ir skaistas lampas priekšā, ar kurām jūs norādīsiet mums, ka jūs zinat, varbūt, kāda ir atbilde. Varbūt tu vari paskaidrot man kaut kā jēdzīgāk uzdevumu. Tātad, komandām ir dotas 5 teikas un mīti par RMMT. Ir jāuzmin, kurš ir patiess, kurš nē. Ir doti atbilžu varianti. Pirmā komanda, kas atbild, saņem 30 punktus, otrā 20 un pēdējā 10. Bet, lai visu padarītu vēl sarežģītāku, var atbildēt arī bez atbilžu variantiem. Un tad komanda saņem 50 punktus. Tātad, pirmais mīts. Runā, ka 1938. gadā laikrakstos RMMT saliņa tiek dēvēta par? Kādam ir atbilde? Nu, tad dodam atbilžu variantus. Jums ir laiks. Nevienam nav nojausma. MF21. Mēs teiksim mēra kapiem. Labi. Ir kādi vēl varianti? Mēs arī teiksim mēra kapiem. Mēra kapiem, labi. Un kāds ir jūsu variants? Mūsu variants ir mīlestības saliņa. Mīlestības saliņa. Labi. Parādam atbildi pareizo. Ciparu sala. Vai jūs vēlaties zināt interesantu faktu par ciparu salu? Labprāt.
Izlasi. Nosacītās saliņas oficiālais nosaukums it kā esot Ciparsala. Tā vismaz rakstīts kādā 1938. gada avīzē publicētā sludinājumā par Ciparsalas pārdošanu. Vērsimies nākošo jautājumu. Runā, ka RMMT direktors Gvido Zilūs ir profesionāls MS. Fotogrāfs. Labi. Labi. Direktors. Mums tagad... Kā? Direktors. Direktors? Profesionāls direktors, viņš izmācījās, jā? Fotogrāfs. Apskatām variantus, atbilžu. Diemžēl visi jūs izvēlēties atbildēt bez atbilžu variantiem. Tas nozīmē, jūs nevarat atbildēt otro reizi, bet mēs drīkstam apskatīt pareizo atbildi. Astrologs, jā. Astrologs. Gvido Zilūs ir absolvējis RTU kā radio inženieris, Latvijas Kultūru akadēmiju kā režisors, Hamburgas astroloģijas skolu kā astrologs. Redz kā, viņam ir daudz profesijas, nevis direktors. Tātad, nākošais mīts. Runā, ka RMMT mājaslapā par skolu teikts, ka tā ir. Vai jūs vēlaties atbildēt bez atbildu variantiem? Nezināt, nav nojausmas. Nu tad atbilžu varianti. MF. Mēs atbildēsim mūsdienīgā profesionālās izglītības iestāde ar vērienīgu skatu nākotnē. Labi. Mums būtu tāda pati atbilde. Mūsdienīga profesionālās izglītības iestāde ar vērienīgu skatu uz nākotni. Kā? Mums būs arī mūsdienīga profesionālās izglītības iestāde ar vērienīgu skatu nākotnē. Labi. Un pareizā atbilde? Maleči, visi jūs dabūjāt. Profesionāli. RMMT ir mūsdienīga profesionālas izglītības iestāde ar vērienīgu skatu nākotnē, balstoties uz stabilu un laika gaitā pierādītu kvalitāti. Tātad runā, ka RMMT skaņas ieraksta pasniedzēju Uldi Salinieku var saukt par. Nav nojausmu, kā mēs sauksim viņu. Varbūt par direktoru, skolotāju. Par skaņas ieraksta guru. Par skaņas burvi. Par skaņinieku mīļāko pasniedzēju. Par skaņas supermanu. Dzīves izbaudītāju. Nē? Nu tad atbilžu varianti. Tātad MS. Mēs domājam pareizi atbildīt 4. vadu un kabeļu kamolu tinēju. Tinēju, jā. Mums arī būs vadu un kabeļu kamolā tinējs. Jā. Tieši tas pats variants. Tieši tas pats. Skaista versija, taču ne jau par Uldu Salinieku. Mēs esam tinēji, viņš ir pavēlnieks. Labi. Skatīsimies tagad pareizo atbildi. Ugunsgrēka tēvu. Kāpēc ugunsgrēka tēvu? Seriālā Ugunsgrēks par skaņu bija atbildīgs skaņotājs Mārcis Bērziņš, bet to visu kopā satur Uldis Salinieks, kurš ir skaņas ieraksta režisors un skaņas pēcapstrādes mākslinieks un visa seriāla tehniskais direktors. Viņš ir kāda veida direktors tomēr. Nu jā, direktors. Runā, ka RMMT podcasts Sāls sākotnējā nosaukuma versija nebija. Vai jums kāda nojausma? Kā mēs negribējām saukt podcastu. Nebija. Nav domas? Nu tad atbilžu varianti. Atgādināšu, ka jums ir jāizdomā, kāds nebija nosaukuma versija Sālim.
Jums ir atlikušas 30 sekundes. MS? Jā? Tā. Mēs domājam otrais variants. Podkāsts A. Pārāk brīvas atmosfēras podkāsts A? Jā. Labi. MF? Mēs teiksim podkāsts jutīgiem cilvēkiem. Oi, kūt. Jā. Mēs arī teiksim podkāstu jūtīgiem cilvēkiem, liekot. Labi. Labi. Un pareizā atbilde? Tomēr bija pareizi. Nu, jūtīgi cilvēki nesat. Jums nekut? Šī spēle ir beigusies un noslēgusies, vai jūs esat gatavi doties uz nākošo? Jā. Jā. Vai esat gatavi pēdējai spēlē? Jā. Tātad pēdējā spēle ir pavisam vienkārši. Mēmais šovs. Bērnības spēle. Es atkal neko nesaprotu. Izstāstīs noteikumus. Nu kā, kurš tad nezina mēmā šova noteikumus? Viens rāda un pārējie min. Jo vairāk uzminēti vārdi, jo vairāk punkti. Un īpašais noteikums – visi vārdi būs saistīti ar pasakām. Lai vienkāršāk? Lai vienkāršāk. Nu, cerams, tas arī būs vienkāršāk. Tu droši var atnākt pie manīm, izlasīt vārdu, lai viņi neredz, un jums laiks sāksies. Nu tad laiks sākās. Jūs varat komunicēt. Nē, mēmais šovs. Tie. 6 burti. 7 burti. 7 burti. Es zinu. 6 burti. 6 burti, ok. Maziņš. Kaut ne. Divi vārdi. Divi vārdi? Ok. Mas rūķītis. Rūķītis. 7 rūķīši. Nākošais nāk. Nākošais. Ķēdīt. Sudrabs. Nav sudrabs. Tad jau zelts. Zelta putns? Vai Sudrabs. Nav sudrabs. Nav sudrabs. Nē, kā. Nav sudraba putniņš. Lampa. Sudraba lampa. 3 vārdi. 3 burti. 5 burti. Sudraba. Nav sudraba. Nesudraba. Putniņš. Nesudraba putniņš. Jūs varat arī mainīt vārdu arī, ja nevar atbildēt. Maini vārdu. Nākamais. Vai, es mainīšu vārdu. Veltu. Liels. Plašs. Talpa. Paviljons. Pils. 5 burti. 2 vārdi. 5 burti, 2 vārdi. Pasaka. Kā pils. Kaut kas plašs laukums. Pastaiga karte. Pusminūte. Zāle. Sarkans. Paklājs. Telpa. 20 sekundes. Var arī mainīt vārdu. Paviljons. Paviljons. 10 sekundes. TV šovs. Māja. Durvis. Melnā māja. Laiks ir beidzies. Gan arī uzminējām. Gribat zināt, kas bija tas pa vārdu? Snegbaltītes skola. Mums studijas vidū pašlaik atrodas KK komanda. Un viņi ir gatavi mēmājam šovam. Tātad var nākt vārdam pakaļ. Laiks sākās. Doirāt.
Ovāls. Sēne. Divas sēnes. Divas sēnes. Divas sēnes. Nē, sēne. Sarkangalvīte. Nē. Mušmire. Sēne. Labi, sēne. Jā, sēne. Ja nav sēne, tad pakrit galvu nav sēne. Sēņu saknes. Nu, ko tu tik tīzli rādi, nu? Ok, pagaid, pirmais vārds. Sēnes stumbrs. Ok, pirmais vārds ir sēne, otrais vārds. Zemē. Sēne zemē. Sēne aug zemē. Jūs varat mainīt arī. Jā, es domāju Sēnes. Mainīt nākušam. Kas tas bija? Zemsēnes. Ko? Mocis. Divi vārdi. Santa Claus. Rudolfs. Šitas te. Kā tas sūdzās? Vairāk ir Rudolfi. Kā tas sūdzās? Tas te Ziemassvētkos, ka sūds lido pa gaisu. Citu vārdu. Grūti parādīt, ne? Divi vārdi, jā. Zaķis. Vilks. Sarkangalvīte. 40 sekundes. Pelēkais vilks. Nu, bet šaļi skatās smalkāk. Džempers ir zaļš. Nu, tas taču nebūs zaļais vilks. Pasaka jau pa pelēko vilku. Nu jā, bet vilku viņš labi parādīja. Nu jā, vilks ir nepārprotams. Zaļais vilks. Pārģērbies. Vilks. Ar brēbēm. 20 sekundes. Sarkangalvīte, vilks, kas? Vilks un kastīte. 15 sekundes. Vilka bikses. Vilka džinsi. Laiks jums ir beidzies. Pelēks. Pelēkais vilks. Un jums laiks ir sācies. Tup. L. Bruņa. Help. Punduris. Bruņruputs. Gliemesis. Akmens cilvēks. Nu, tā mazāks. Skudra. Vabola. Īksīts. Smurfs. Rūķis. Ezis. Ezīts miglā. Ezīts. Ežu māja. Kažoks. Eža Ezīšu kažoks. Lači. Nē, jums jāmainās. Jums jāmainās. Okay. Sprīdītis. Labi. Šitas būs interesants. Karaliene. Karaliene. Trusis. Smurfs. Pusminūte atlikusi. Dzīvnieks. Nu, pusotru. Orangutāns.
Begemots. Ķengurs. Melns. Dzīvnieks. Dzīvnieks. Zilonis. Žirafi. Lācis. Lācīts ķepainīts. 3 vārdi. Es. 3 vārdi. Tu lācis. Tu begimu. Tu begimu. 3. Ūsas. Lācīts ķepainīts. Cits vārds, domāju, varbūt. Cits vārds? Nu, nē, es tā kā domāju. Kas pirmais vārds? Lācis. Lācis. Otrais vārds. Dzīvnieks, tas ir, nē. Lācis bargais, lācis lielais, lācis resnais, lācis. 2 vārdi. Otrais vārds, kas ir otrais vārds? Kas? Otrais vārds. Otrais vārds, jā. Otrs vārds, nu rādi otru vārdu, nesasnīgs. Nu rādi to otro vārdu. Lāči. 20 sekundes. Nu, tev jāņem cits, tev jāņem cits, tev jāņem cits, tev jāņem cits, tev jāņem cits. Kastīts. Stīga. Īstīts. Laiks ir beidzies. Fināls ir noslēdzies un mums ir rezultāti. Vai jūs esat sajūsmā? Jā! Skaļāk, jūs nezinu. Jā! Kurš jums jūsuprāt vinnēs? Es. Jā. Labi. Pārliecināti. Mēs arī gribējām pateikties mūsu atbalstītājiem Premium brandam par balviņām. Man ir bailes. Vai jums ir bailes? Jā. Tu vēlies lasīt? Es varu nosaukt, kur būs. 3. vietu. Saņem. Kākā. Tāpa. Vai jūs esat gatavi zināt, kas ir pirmajā vietā? Jā. Nē. MS11. Paldies. Tad otrie paliek MF21. Jūs gandrīz. Lūksim visas komandas uz piedesta. Nezinu, kā viņu sauc. Piedestāls, vo. Gaidam komandas uz goda piedestālu. Šī sezonas pirmajai vietai mums arī ir mūsu skolas kokteilnieku kaus uztaisītais, kas ir ceļojošais kaus mums šajā realitātes šovā. Un to iegūs šogad MS11. No fināla mūs maigi izvadīs RMMT muzikālais sastāvs Binzolīte. Es nevēlos skumt, ar skatu mūkt, un vienās bažās frīzes meitenei trūkt. Tā visa tik daudz, ko pateikt nav ļauts, bet es zinu, ka mājās tā nepārnāks. Un viss, kas var būt, par sapni mēdz kļūt, kad naivām acīs sperantiskumu sauc, kas atbalcis nāk, tas nesanāk, ar sārtainu mīlu viegli smaidīt sāk. Šai naktī nopīgums ir viens, gar ausīm izmīsuma ujiets, par aploksni man tīvi teksiet, un es beidzot vai ir tā, bet
mīlēšu par vienu, kas uz mirkli nesamieru man. Vai iesūdzēt sevi, vai noraut plēvi aiz tā stikla, ka šita viss kā jauns. Un viss, kas var būt, par sapni mēdz kļūt, kad naivām acīs perantiskumu sauc. Kas atpaucis nāk, tas nesanāk, ar sartanu tīklu